Ir, jā, varam? Ir, laikam. Kas ir tas OTT? Ja tu skaties savu iemīļoto filmu, seriālu vai sporta pārraidi, jebkurā vietā, jebkurā laikā, visticamāk, izmanto kādu no OTT pakalpojumiem. Tas ir arī kaut kas līdzīgs kā YouTube? Jā, YouTube ir viens no OTT pakalpojumiem, kad video var skatīties jebkurā vietā, jebkurā laikā, ar ierīci, kurai ir pieslēgts internets. Kādi vēl ir tie OTT piemēri? Latvijā zināmākais ir mūsu pašu TV+, kad dažādas ziņas televīzijas kanālos, šovus, filmas, seriālus, sporta pārraides var skatīties vienā platformā, un viss, kas ir vajadzīgs, ir viena ierīce ar ekrānu, kurai ir pieslēgts internets, kā piemēram telefons, planšete, dators. Tās visas ir ierīces, kurā tu vari izmantot OTT platformu un skatīties iemīļoto televīzijas saturu. Un ar ko atšķirās tā parastā televīzija no OTT? Kā ierastajā televīzijā, lai mēs to skatītos, ir vajadzīga kāda cita vēl ierīce. Dekoders, dažādi vadi, kābeļi, lai to visu nodrošinātu. Satelīts. Un satelīts reizēm, bet OTT ir vajadzīgs internets un ierīce. Paldies tev! Tagad man liekas, ka man viss ir skaidrs.